Nu tā, sveiki jaunajā video. Labdien! Beidzot pienāca laiks nevis dārgiem buldiem, bet lētiem. Šitajā sērijā, ko mēs darīsim, 1000 eiro uzbūvēsim turbiķi, reāli pa 1000 eiro. Tātad jau ir iepirkts pa lielam gandrīz visas detaļas, pietrūkst reāli pāris sīkumi, tur 20-30 eiro apmērā. Tātad šitas ir 46. Man krometrīnis, benzīns, kupeja, atmosfēra pagaidām, bet liksim visu šito virsū. Kas mums te būs? Tātad Max Speeding Rod, coolers, turbīna, visi paipi no Turboworks, bez maz vai jo lētāk, jo labāk, bet ne viss. Tātad 911. Porsche sprauslas, plug and play iekšā, kur koči kādam vajadzēs cank. Svecīts, visi sapirkts, eļas atplūda gandrīz arī sapirkta, lielam tikai nav eļas pieplūda, tāpēc, ka to vajadzēs pa faktam, kad metinās kolektoru, lai zinātu garumu vispārējo. Tātad jā, sāksim ķerties pie darba, jānoņem ir izplūdes kolektors, bačok, šitajā pusē viss jānorauj nost, lai varētu saprast, kur turbīna stāvēs. Un, protams, arī purns. Tā kā jā, ķeramies pie darba. Nu tā, šitas viss jārauj nost, un no šitiem kolektoriem mēs arī metināsim jauno izplūdes kolektoru priekš turbīnu. Spūtais arī. Līdz šitai daļai šeit ir normāla truba, pēc tam aiziet kaut peļu. To visu varēs arī pārdot, tā kā tu liec turbo, tu vēl no savas atmosfēras varēs pārdot detaļas un atsist vēl naudu atpakaļ. Jā, visu šito ravējam nost, un tad jau ķersies pie metināšanas pašas. Un tā, kolektori ir noņemti. Šeit viss ir šādi, pa lielam tagad tie kolektori, iedomāsim. Viņi tev uz motoru stāv šādi, mēs viņus apmetīsim otrādāk. Cinks, šeit jānogriež, šeit arī muki jāsavieno visu vienā trubā, lai ir kur uzlikt turbīnu pa lielam. Kā jā, piļīšu to visu nost, uzķers uz krūvītēm un jau sāks pamazām meistarot to pašu kolektoriņu. Kolektoriņus jau, kur bija trais numur 1, mums tas apusās viss. Tā, bet nu gala rezultāts ir tāds, ka reku nozāģēti gali, iezāģēts, palocīts. Rekur uz mašīnas stāvot virsū. Lielam abi divi būs uzlikt tādā veidā, tagad jāpieķir ar 2 skrūvēm un jāsavieno viņi savā starpā, lai būtu pēc tam, kur turbīnu vēl uzsēdināt virsū. Tā kā tagad saķers visu šito, raus vaļā kapotu, ņems logu bačuku nost un mēģinās viņus savienot savā starpā. Zinu, kas mums te sanāks, pagaidām kaut kas sanāk. Nu tā, bačukiņš ir noņemts. Un reku kā tas izskatās no augšas. Reku tie 2 kolektori. Viņi jāsavieno vienā veselā un te vajadzētu nolikt turbīnu. Un tā kā jā, man ir šitāda resna truba 70, bet es tagad sāku štukot un domāju, vai viņi nav par resnu. Mēģinās kaut kā te visu sabāst. Tagad jāpiemēr plus mīnus kā turbīna varētu stāvēt, lai nav arī pārāk tuvu vārstuvākam. Tas tagad kusīs, deformēsies, tecēs eļļa. Un šajā gadījumā viņi jau tek, bet tecēs vēl trakāk. Tāpēc jā, tagad mēģināsim šeit kaut ko saķīmīt kopā. Tā, pirmā trubiņa ir tā uztaisīta, tā apgriezt, lai uzspraustos tur smuki virsū, piedaudzīt, lai par šo vietu nāk pašu kolektoru nesitās. Jā, šādi kaut kā pagaidām tas viss izskatās. Šeit vajag visu pieķers tur, apmetinās šeit bišķi, un tad jāuztais tā kā, lai sajiet viss vienā trubā, būs paša turbīna. Tas, man liekas, būs tāds sarežģītākais visā šajā procesā. Bet pagaidām diezgan simpātiski, bet nu ko tu gribi, 1000 eiro budžets. Nu tā, turbīna ir tādā pozīcijā. Šādi šeit viss izstās, protams, to visu noņems, piedaudzīs tās turbiņas sametinās. Tās šādi tur, grūti saprast, bet pa lielam jā, turbīna stāvēs šitā, paipi ies smuki tur, un kapotu visu arī varēs aizvērt, šito te nogriezīs nost, te piemetinās klāt vībenda un smuki viss aizies tur. Kā jā, tad mēs tagad visu ņemam nost, pielokam, apmetinam, un tad vajag vēl uztaisīt vietu bezgētam. Bet nu jā, turbīna stāvēs šādi. Manuprāt, diezgan liekas, ka kapotu nevarēs aiztaisīt, bet viņi varēs smuki aiztaisīt un viss būs diezgan forši. Nu, kolektoriņš noņemts, lai kārtīgi visu sametinātu un nekas neaizietu plaknes projām. Vajadzētu pieskrūvēt pie kaut kāds galvas, kur tev nav vajadzīgi. Un jā, pa lielam sāksim apmetināšanas darbs. Istabs ir sācis griezt ārā kullerim, balku, visu šeit ārā un kulleri stiprināsim virsū. Un jā, metinām. Nu tā, mēmākais ir, ja kāds izplūdes kolektors, karoči ir uzmetināts, rādistās, bezgaitiņam vieta, bišķi kur frēzīt jāpāriet. Nu, tāds kluts vien ir,
kur iedauzīts tā, lai neskarās pie vārstu vāka un nav tik tuvu. Pa lielam, jā. Apslīpēs, jāietim termolentā. Ar frēzīti jāpāriet pāri. Plaknīti šiteņi jau slīpē. Un jāskrūvē klāt. Un vēl kas ir izdarīts, kūlers ir uzlikts virsū. Kā jā, būvējam tālāk. Tā ietīsim kolektoriņu termolentā. Tā ir biezā 3 mm. Latvijas ķīmijā var nopirkt pa ļoti godīgu naudiņu. Tas arī iekonomēs budžetu. Un arī šitā pati lenta ir daudz labāk nekā goda turbovorvalcītas pārējās, jo viņi biezi labāk turēs siltumu. Un budžeta variantā, kapara vats jāpaņem, jāatrod kaut kur ārā vienkārši nokniepiet, nopistiet, lai jums ir ko apsiet kolektoru, karuči. Un tā viss attinas, pēc tam ar šitiem drātiņām čiks un ir gatavs un budžeta būvs, viss notiekās. Nu, kolektoriņš ir aptīts, tā izstās diezgan lielam simpātiski, pat sanāca. Otra pusīte, tā, notīsim otrādāk. Izstās šitā, arī diezgan viss forši sanāca. Varēs forši pieskrūvēt, plaknīti būs tikai šeit jāuzfrēzē. Un tad varēs viss skrūvēt šito klāt. Vēsgeitam arī vieta, viss ir. Un tad jau arī pārējie paipingi, visi jāsāk vilkt. Lop tā kaut kā. Un jā, buferīt arī uzlikām, piemērījām, piegriezām. Kullerīts reku smuki, visi turās vietā. Arī tā kā palicis tikai paipings palielam būs. Turpinam tālāk pa kolektoru. Uzslīpējām plakni šeit un šeit, kā mēs to izdarījām. Tad, kad taisnas metāla gabals, uzrāvām smilšu papīru un slīpējām. Otru virsmu, kas ir pie galvas, ar šitādu uzrāvām apaļos aķinīti, kas ir vibrējošā slīpmašīnīti. Jā, plus mīns ir taisni, gan jau šeit tiešām palika taisnāk 100%. Lielam šito varēs tagad skrūvēt klāt. Nākamais. Norāvām visus šitos te mēslus, kas ir atmosfērai vajadzīgi. Tālāk tā gofra arī jānoņem, tur būs 90 un vēl trubiņi būs uztaisīti uz alumīnija paipu, bet jā, vajag šiten, kur ir puļķīts, kur ir bremžu vakumam, tā trubiņu viņu vajag noglušīt, karoči vienvārds sakot, lai te viņu nenorauj nost un viņi nav vairāk vajadzīgi. Nu, tādā kolhoza veidā stāvisīsim rekur šitādu te. Glušku ar skrūvi un 2 hamutiem, metīsim viņu virsū, tad jau arī pieskrūvēsim kolektoru. Nu tā. Kolektoriņš mums ir vietā, bezgētiņš arī pieskrūvēts, es sanāca neliela ķibeli, pārplīsa oriģinālais tas sūdiņš, nācās te sametināt ar tādu plāksnīti, bet pa lielam jā, viss turās, saskrūvēti visu štucerīšu, kā iepriekšējos video bija minējis, ka obligāti ķīnas bezgēti jāpārjauc, pa lielam būs jāmetina downpipe, diezgan tuvu šeit ir vārstvākam, visa tā termolenta, bet pa lielam tāpat vārstvāks jāmaina, rekur rops kaut kad nākotnē nomainīs, apgriezīs šo maliņu plastmas un uztaisīs kaut termošildu, tā kā būs čotka. Palielam jā, jāpieķer tagad turbīna, lai varētu sākt metināt downpipe, vēl arī bezgeitam jāuztaisa atvads uz leju. Metinām bezgeitam atvadiņu. Tā, pau, pau, pau. Tā mēmākais atvad, čik, šitā izskatās, ietīs termolentā, tālāk, bām, pieliksim šitien, šitā, un uguns te papakšu, bah, 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 šaus, kā šādi te viss, labi, pieliksim taisnāk šitā uz leju skaisti, gatavs. Šitā izstīsies. Un pa lielam tā, taču, lai varētu atkal ietīt mūsu downpipiņu, nomizosim vadiņu, vēl mēs neierot savu rokā, zin kā. Saka, šitā te paņemam, gatavs. Opā, uzraujam. Galvenais ņem 3 fāžu vadiņu, zin kā, tur uzreiz vairāk. Čāši to nomizos, skaisto. Un būs skaists kapara vadiņš, ar ko aptīt pēc gētīm. No tā, šī tāds skaistums mums sanāca, kad ir ietīt pa skaisto. Vēlam varam skrūvēt klāt. Nu tā, bezgētiņa atliks vietā. Šādi tas izskatās. Būs smuka uguntiņa šeit lejā. Pamparam. Būs mēmākais turbečs. Nu tā, tad, ko es vēl esmu uztaisījis labi. Nu kā nosacīt labi. Uzmetināju šitā dēļas atplūdes trubiņu. No kodas vecas turbīnas atradu. Viņu varēs šeit smuka pieskrūvēt. Un pēc tam tur šļauciņu un aizies uz bloku. Ok, tas ir aptuveni. Nu šitā būs tā turbīnas pozīcija. Šito pēc tam augsto daļu noregulēs, bet tagad ir jāsāk kaut kas ar downpipe darīt. Priekš downpipe, kas man ir? Nopirkti ir 2 vībendi. Tātad, rekur šitādu, skaisti forši. Vienu mēs piemetināsim klāt šeit, cenks. Vienu apakšā piemetināsim, lai to downpipe būtu forši noņemt un paši izpūtē arī būtu forši noņemt. Kā jā, šito pieķersim un tad kaut kā uz turieni būs jāuztaisa un man zvana telefons. Nu tā, update'iņš, downpipe'iņš ir nedaudz saķerts jau, aiziet tur uz leju. Nācās izgriezt šito te vietu. Šeit, protams, viss vēl ir jāpielūk, jāpiedaudz un jāapmetina, bet kaut kā šādi izstās tas downpipes. Pa lielam jā,
jānoņem gan turbīna, viss ir jāapmetina, jāietin termolentā un lejā gofra jāiemetina. Bet pagaidām šādi viss kopumā izskatās, manuprāt, diezgan simpātiski. Ietīs termolentā, vispār neredzēs manas kroplīgās šūvis pa lielam. Nu tā, downpipes jau pat ir apmetināts, arī šeit ir piemetināts tas vībens, viss ir apmetināts. Vēl jāietin termolentu uztaisīt ar zondītai vieta. Turbīnīt pieskrūvēt, kur ir šitāds atvadiņš eļļai, pēc tam karters jāroja būs nost un jau sākam veidot kaut kādu pipingu. Izstāsts pagaidām šādi. Nu, diezgan ok. Te būs jāuzmetina un šeit ir jāsagaida pie PK Fab. Jāņa aizvedām uzmetināt pašu paipu pa lielam. Un nākamais pie kā vajadzētu ķerties klāt, noraut ieplūdes kolektoru, lai varētu aiztaisīt visus caurumiņus, lai nenopūš trubiņas, lai pēc tam nav boost leaks. Un noglušīt karteru ventilāciju, nomainīt sprauslas, diezgan daudz, kas ir jāizdara. Kā jā, ņemam lūk. Tābļu mēģinājums numur 3 bija jau rokām. Ahti! Ir 2 gadi nepagāja, kā noņēma. Šā noravēts ir. Šito vajag nahranizēt no šejienes. To arī tālāk. Kā vajadzētu jauns blīvs ieplūdes kolektoram, bet tā kā tas ir budžeta bilds, nebūs jauns blīvs. Tad ko vēl vajag izdarīt? Šitam kolektoram, tā ne šitajā galā, bet, ot tur lītās. Šitajā galā nāk rekur šitādas pipiņas šeit. Nu, šeit var īstenībā paņemt vakuumu priekš solenoīda, kad, solenoīdam, karoči paņemt. Boost gauge'am arī var šeit ielikt. Karoči, jā, te var visu kaut ko piesprost klāt, bet, pa lielam šitās vajag ar hamutiem visu salikt, lai, kad iepūtīs tā, pluk, nenotiek. Tad tas jāizdara un jānogluši šitās visas nevajadzīgās lietas, kas te, ko es iepriekš minēju pa lielam. Tā, vēl viena lieta. Neliekat kolektoru pirms neesat pieskrūvējuši eļļas padēvi, jo šeit diezgan grūti tik klāt, nav tā kā ar nedouble vanus. Lielam skrūvēsim klāt viņu šeit klāt pie banjo. Dubultais banjo būs un aizies truba uz turbīnu, ka jā, hidroskandā jāuztais ir truba un tad jau varēs likt atpakaļ to kolektoru. Pēc to laiku, karoči raujam ārā spolas, sveces, metam iekšā rekur šitādas svecītes. Vēl jāsregulē atstrapes, jāapstās, cik tur vajadzēja regulēt, jo es aizmirsu iemetīšu šeit tādas svecītes skaistas iekšā. Ņemiet mērtaus 07 un visam. Tu bija krāniņā. Vai noduršu tu lītās, man dirsā pirkt pārsīs. Hey, yo, what the fuck? Šitā te ir atstrapīts visām svecēm vienāds un tad prūvēt. Svecītes viss ir saskrūvēts, nākamais pie kā ķeramies ir degvielas sūknīts. Tātad tas mums ir nopirkts. Kaut kāds turbovorks, karšu Valbrau kopija pa lielam 340, teik uzņem cik tur litri. Un tad tas ir jāiestūķē te smuki iekšā un tad pa lielam var visu likt tālāk kopā. Nu tā mēmākais meistarojums ir gatavs, sūknīts vietā, bet šādi izstās smuki hamutiņu, oriģinālos vadiņus atstājam, štekerī, plasmasiņu paņemti no sūkņa un ar oriģinālo trubiņu visu forši savilkam, noregulējām augstumu un būs forši bāciņā. Kajā šitā visu var likt kopā, 340 litru sūkņu, pa lielam pietiks šitai mašīnai. Turpinājums no garažas. Param, kas ir izdarīts tālāk. Turbīnai, eļas truba ir nopirkt, ir restrikters ieskrūvēts, iet te viss skaisti šitā, jaks, baram, ieskrūvēsim tur, kā jau iepriekš minēju. Un parādīšu, ka šitās dubultais banjo, jauns kapars šaibiņas un viss būs gatavs. Tad šitais būs pielikts, varēs ieplūdnieki beidzot mēs virsū. Tātad nopirkām eļas atplūdē, notekai blokā, ieskrūvēsim šitā tuņu, maksā, kad eiro 50. Tāpat tās beigās būs sara, tik viss izmaksāja. Jā, to blokā, tagad darbojamies ar šito. Vēl viena lietiņa, ko aizmirst jums parāda. Tā ir skaistais paips. PK Fabiāns uzmetināja, kur brīvgaitas regulātoriņš, sensoriņš, Nissan Amalfs un jā, šitais te būs te. Param. Jā, darbojamies ar mēmāku Bambi. Nu tā kolektors virsū tagad rauslām. Kur ir tās sprausliņas. Lielam viņas ir plug and play. Šitās ir oriģinālās, šitās ir jaunās no Porsche. Kaut kāda tur es jau aizmirstu. 630 kubi viņām ir. Kā viņas foršas derēs iekšā, štekers arī EV1 laikam bija. Kā viņas forši varēs ielikt. Kodiņu. Varēsiet arī sev ielikt. Nav dārgas, manuprāt, tur zem 40 eiro viena sprausla. Jā, varēja, protams, vēl lētāk šeit izdomāt to buildu, bet ne jau ekonomēsim uz visu, manuprāt,
1000 eiro ir detaļās, jau ir, manuprāt, lēti un nav nekas, teiksim tā, kosmiski dārgs. Vēl jau redzēsim, cik zirgus uz stenda dabūsim un vispārīgi, cik labi tas viss setups turēsies kopā. Bet es domāju, ka visam vajadzētu forši turēties. Kā jā, šitās liekam iekšā un tad jau ar kolektoru būs pabeigts, viss noglušīts, viss izdarīts un tad jau paipiņš līdz galam jāpabeidz. Downpaipiņš, es jau man liekas 299 reizi to atkārtoju, bet nu jā, darbamies. Tā, forsas ir virsū. Kartera ventilācija oriģinālā ir arī noglušīta. Tur ir ieskrūvēts skrūvīti un aizspiestas silikoniņu ciet. Tas ir sadarīts. Tālāk paips ir piegriezts. Brīvgais regulators izskatās šādi. Tur pieskrūvējās smuki. Nebija silikona kaistie smukie, tāpēc improvizējām. Tas ir sadarīts, vienvar sakot. Tik cik jāuzvalcē nogrieztie gali. Tie ir nogriezt, vajag uzvalcēt, lai ir tā smukā kantība. Šī tāda kā šeit, lai paips neslīd nost. Un jā, tur ir jāsametina paips, lai nebūtu viens silikons. Tagad pēdējais jau, kas ir atlicis, ir downpipes un karters jārauj noteikam iekšā eļas atplūdi. Downpipe metināšana. Šitā. Viss noteikās. Kripels griež. Un tā kā, jā, mautām. Nu tā karterīt arī norāvām beidzot nost. Eļas sūknīts noņemts. Tālāk šeit, kur ir kaut kāda plakanāka vieta, urpsim caurumu. Ja gaismiņu izlādējām. Urpsim vienvar sakot taurumiņu šeit un skrūvēsim iekšā šitādu santehnika štucerīti. Šitādu. Un viņš smuki šeit stāvēs un tur varēs trubu pievienot. Ko vēl ieteikt jums izdarīt? Ja jūs norāvāt karteri, viņums tas nav izdarīts. Uzlikt nostiprināto eļas sūkņu asīti. Tehnikā var nopirkot 160 eiro maksā. Bet, ja jūs negribat pirkt asīti, tad vienkārši kā minimums vai nu piemetināt uzgrieznīti, vai arī zobratu atmetināt no abām pusēm. Iepriekšējos video es rādīju, ka to vajadzētu izdarīt. Tad jā, ķersimies pie urpšanas un tad jau rūvēs iekšā to santehniku štuceri. Karters arī vietā un eļas notika arī uztaisīts šļauki šitā un aizpirks turbīnas tā plantīša. Ka jā, pustrām liekam virsū, lejam iekšā eļu un tad jau varbūt tās būs tur pirmais starts. Nu, tāds, jā, eļiņi ir tagad ielierā, visi sagatavots pirmajam startam. Bet, nu, tas pirmais starts arī, nu tā, lielam tāpat tās programma ir priekš trīņa, nekas nav iemests cits fails, kā forsas ir lielāks, viņš visticamāk pārliecis, bet, nu, vienkārši iedarbināt, paskatīties, vai ko ceļas trubas nesuvojās, degvielu un viss pārējais, tā, teiksim tā, prikolu pēc. Tā, iesim mēģināt pirmo startu. Šitas bija fails. Nu tā, mēģinājums numur 2. Turbīna griežas! Nu, darbojās nevienmērīgi, nav ne gaismas mērītāji, nekā. Turbo rekurbi, kā viņi griežās, eitu nost. Eļas, šmeļas netek. Apakšā, kas darās. Cak. Tā ir ok. Kājas pārlējās diezgan, ne? Jā. Man liekas, ka vajadzēs Janku pasaukt šitiem, lai viņš jau bišķi... Nevarēs aizbraukt. Ir tā kā rollers, kuram dīzi 30 reizes pa lielu. Galīgi, jā. Bet tas mums darbojās. Nu, pirmais starts bija veiksmīgs, bet pirda pa lielam, jā, jāskaita patmalnieks, lai iepūš memāko failu, saliek vadus, visu to. Jāizved ir atkal pie PK paba paipi, viens sametināt, uzvalcēt trubām pašas galus, salikt. Un tad jau pa lielam jātiekās ir stendā. Domāju, ka nākamais kadrs ir no stenda ar cerību to, ka nevajadzēs lasīt klaņus pa zemi. Bet, nu, tad jau redzēs, kā mums tur ies. Nu tā diena beidzot ir klāta. Mēs esam uz stenda, HCR Dyno. Motors ir padarbināts, izdarbināts, viss ir kārtībā, pa lielam laiks tikai noregulēt. Kā Lauris viņš tropēs klāt, un ar cerību to, ka tas sūds neiziet ārā, mēs mauksim pa lielam. Kā jā, redzēsim, cik mēs šeit iepūtīsim, bet cerams, ka būs 350 vai 400 dzirgspēki. Viņš tropēs un darbosies viss, darīsim. Tā, tagad pieregulēs stendu. Te jau pēc tam būs pirmie mērījumi.
mērījums pirmais jau bija bez solanīda, tikai uz atsvarīt bija 300 kaut kādu, tur ar kaut ko zirgi. Tagad pievienoju solanīdu, paskatīsimies, cik tagad būs. Šis logos tagad. Tā tad jūs redzējāt vispār kopumā visu turbo būvēšanu, izmaksas, es piestiprināšu kaut kur šeit, screenshotu, cik tas izmaksāja. Tur cenas ir nopaļots uz augšu, un pa lielam viss izmaksāja 950 eiro bez paša stenda un regulācijas. Mums sanāca par to mazo budžetu, tā kā like, subscribe, un tiekamies nākamajos video.